priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam. Labvakar, cienījamie uzņēmēji, dāmas un kungi. Jūsu darbs ir līdzīgs mūsu darbam. Kāpēc? Tāpēc, ka katru dienu var rasties problēmas no zila gaisa. Vai valsts politikā, vai globālajā politikā parādās problēmas, kuros varbūt mēs nevienmēr esam gatavi uzņemt. Un, protams, nevienmēr mēs esam lietas varbūt tādā kursā, stratēģijā, kas notiks tālāk. Ja jūs neattīstīsieties, tātad mēs arī neattīstīsimies. Līdz ar to visa mūsu, teiksim, infrastruktūra un tādas lietas, kā pilsēta izskatās, vai kādi ir apkuras tarifi un tā tālāk, principā visur ir saistība tieši ar jums. Man gribētos, ka, protams, lai jums veiktos vēl labāk, nezinu, vai mēs dzīvosim labāk, jo lielāko naudu tāpat nodokļus tam līdzīgi no sākuma paņem valsts, un tad mums iedod kādu daļu pēc saviem ieskatiem. Bet šodienas pasākums mani priecē, ka mums bija problēmas tik tiešām, ka mēs taisījām tikai lauksaimniekiem. Šodien mums arī daudzās jomās grūti nodalīt tīri lauksaimniekus no uzņēmējiem. Principā vieni un tie paši darba veicēji. Gribētu vēlreiz pateikt paldies arī tiem cilvēkiem, kas šodien atsevišķi paldies Rīgas valsts tehnikumam. Vispārējā izglītības sistēmā mums ir robi, un tāpēc tīri uzņēmēja darbība bremzējas, un mēs to redzam pēc tiem projektiem, ko doma atbalsta jauniem uzņēmējiem, ka tomēr idejas, teiksim, pietrūkst, ideju trūkums ir ļoti liels. Es nerunāju par naudas trūkumu, bet tieši par ideju trūkumu, ka tomēr tā uzņēmēja darbība būtu vairāk mācāma jau no skolas sola. Mēs piedāvājam uzņēmējiem vienu kopīgu, teiksim, braucienu, lai paskatītos un varbūt dabūt kādas idejas. Principā brauciens, kas, es domāju, saistīts varētu būt ar visiem uzņēmējiem. Lai gaišs vakars, paldies jums, lai viss izdodas. Lielākais Krāslavas novada nodokļu maksātājs pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumu apmēra 2015. gada un 2016. gada 9 mēnešos ir Sija Vārpa, valdes priekšsēdētājs Edvards Branovskis. Lielākais Krāslavas novada nodokļu maksātājs pēc kopējo nodokļu ieņēmumu apmēra 2015. gada un 2016. gada 9 mēnešos ir akciju sabiedrība Krāslavas piens. Valdes priekšsēdētājs Aleksejs Krivenko. Lielākais darba devējs 2016. gada 8 mēnešos ir Sija Nemo. Valdes priekšsēdētāja Inga Zemdega Grāvē. Latgales plānošanas reģions šogad jau 3. gadu pēc kārtas Plānošanas reģiona attīstības padome godina Latgales reģiona uzņēmēju gada balvas laureātus, pasniedzot apbalvojumus 5 nominācijas. Lielākais nodokļu maksātājs, lielākais darba devējs, sociāli dabisks uzņēmums, gada lauksaimnieks un gada jaunais komersants. Nominācijā lielākais darba devējs balva šogad tiek pasniegta Krāslavas novada uzņēmumam Sija Nemo. Atzinības rakstus par ieguldīto darbu 2016. gadā pasniedz priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs un domas izpilddirektors Jānis Geba. Par jaunā turisma objekta izveidi Kombuļu pagastā izsakām pateicību Jurim un Ingūnai Kokinai. Juris un Ingūna Kokini Kombuļos piedāvā iespēju apskatīt un arī iegādāties pašu darināto produkciju, koka izstrādājumu prezentācijas telpā.
Par jaunā produkta izveidi izsakām pateicību Annai un Mihailam Sekirigņiem. Latvijā pazīstamais zīmols Nice Food Factory radies 2014. gada rudenī Rīgā, bet no 2015. gada turpina un attīsta savu darbību Krāslavā. Mēbeļu izgatavošanā izmanto materiālus no savu laiku nokalpojušām koka celtnēm. Visa produkcija pilnībā ir roku darbs. Par ražošanas vides un apkārtnes sakārtošanu izsakām pateicību Viktorijai Grevičai. Uzņēmums šogad sakārtoja ēkas fasādi Rīgas ielā 28, un tā kļuva pievilcīgāka Krāslavas viesiem un iedzīvotājiem. Informējam, ka Krāslavas D maize šodien ir uz jūsu galdiem. Paldies Viktorijai! Par vides un apkārtnes sakārtošanu izsakām pateicību Pēterim Bobičam, Sija Vita V. Uzņēmums šogad labi iekārtoja sava veikala teritoriju. Par lielāko uzņēmuma apkalpoto apmeklētāju skaitu 2016. gadā un par apkārtnes sakārtošanu izsakām pateicību Annai un Arturam Ļaksām. 2016. gadā šajā atpūtas kompleksā tika apkalpoti apmēram 4000 viesu. Atzinības raksts Rīgas valsts tehnikums direktorei Dagnijai Vanagai par veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību un profesionālās izglītības jomā. Par aktīvu sadarbību ar Krāslavas novada pašvaldību tiek izteikta pateicība Aleksejam Krivenko. Aktīvu sadarbība Krāslavas pienākumu. Paldies uzņēmumam un tā vadītājiem par garšīgo sieru, kuru varat nobaudīt arī šodien. Par aktīvu sadarbību ar Krāslavas novada pašvaldību tiek izteikta pateicība Nikolajam Turutam, Sija Krāslavas avotu. Un šodien sirsnīgi sveicam Valēriju Pižanovski un Larisu Turutu dzimšanas dienā, kura bija vakar.
mums ir vairāk un vairāk. Tāpat arī mūsu nodokļu uzskaites sistēmā nodokļu maksātājiem vien vairāk un vairāk. Un tāpēc es šodien vērsīšos savā valodā pie jums, jo priekš manis jūs esat darba attiecībās nodokļu maksātāji. Kāds teiks, kāds esmu nodokļu maksātājs? Vai tad neviens jūs nebijāt veikalā un nepirkāt laipu maizes? Pirkāt. Un naivi domājot, ka tur nav nodokļa. Tur tieši cenā ir 21%. Tā ka visi mēs maksājam, pilnīgi visi maksājam nodokļus. Un valsts ieņēmumu dienests, protams, ir pateicīgs katram cilvēkam, katram nodokļu maksātājam, kurš ar centu, tūkstoti, miljonu vai arī citās naudas zīmēs papildina valsts budžetu. Bet, mani šodien ir pilnvarojusi valsts ieņēmumu dienesta jaunā ģenerāldirektore Cīrules kundze pasniegt divus atzinības rakstus. Akciju sabiedrība Krāslavas piens, Krāslavas novada lielākais nodokļu maksātājs. Un es šo uzņēmumu pazīstu. Es viņu pazīstu no padomju laikiem, es viņu pazīstu no brīvās Latvijas laikiem, es viņu pazīstu šodien, un es domāju, ar mani tas nebeigsies, viņu pazīs arī tie, kas nāks vēl un strādās. Un par šo uzņēmumu varu pateikt tā, ir gājis dažādi, bet, ņemsim tādu varbūt labu piemēru no viņiem. Viņu vadītāju ir bijis gaužām mazs. Viņa vadītāja, kaut viņš arī valsts uzņēmums bija, viņa vadītāja nemainījās. Un es domāju, ka tas ir arī panākumu kīlā. Lai jums arī tālāk sanāk, lai jums sanāk arī tie lielākie nodokļi. Es pagājuši gadu teicu līdz 1 miljonam. Mēs ļoti ceram, valsts ieņēmumu dienests cer, ka tā arī būs. Otru atzinības rakstu valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Cīrules kundze ir atsūtījusi Krāslavas novada lielākais iedzīvot ienākuma nodokļu maksātājs, un tas ir mūsu Sija Varpa. Cik es saprotu, nebūs, tad es par šo uzņēmumu arī gribu teikt. Es neatceros precīzi, kad tas bija, tas bija uzreiz pēc Latvijas atjaunošanas, kad atnāca Baranovska kungs pie manīm, Edvards, tā kasīdams pakausi, teica, ko lai es tagad daru ar tiem minerālu mēsliem? Un kā man iereģistrēt to uzņēmumu? Paldies Dievam! Vismaz 23 gadus, ja ne vairāk 25, šis uzņēmums pastāv arī viņa vadība, un lai viņam arī veicas. Un nobeigumā gribu pateikt jums visiem pārējiem. Mēs darām katru savu darbu. Jūs darat dienu nakti, jūs domājat, kā to biznesu celt. Dažreiz ir ārējie faktori, kas no jums nav atkarīgi, jā. Tāda mūsu valsts, diemžēl, bet mēs ļoti ceru, ka mēs labosimies. Un uzņēmējs varēs savu darbību plānot arī ilgtermiņā. Lai jums izdodas, lai jums šodien labs vakars, un valsts ieņēmumu dienests jūs vienmēr gaida. Svetbanka vārdā vēlos visus apsveikt ar 2016. gada nogali. Ceru, ka tas gads bijis veiksmīgs, un liels prieks ir sadarboties ar Krāslavas novadu, jo, kā mēs šodien pamanījām arī videofilmā, ka Krāslavā viss notiek, uzņēmēji attīstās un ir vēlme strādāt un augt. Tāpēc arī 2017. gadā vēlu visiem uzņēmumiem tādu radošu darba spāru, izaugsmi un gūt arī prieku no ikdienas darbiem. Šodien vēlamies godināt tos uzņēmumus, ar kuriem 2016. gadā Svetbankai bija visražīgākā sadarbība. Un jau, laikam, kārtējo reizi šodien skatuves aicināsim Sija Varpa uzņēmumu un Edvardu Baranovski
Ja viņš nav, tad varbūt kāds pārstāvis ir no uzņēmuma, kurš varētu paņemt balvu. Jā, Nodosim, jā. Nākamais uzņēmums ir Krāslava D un Viktorija Vingrēviča. Cianemo, Inga Zemdega Grāpe. Uzņēmums 4+ SIA Irēna Vojcehoviča. Un vēl viens uzņēmums, kuru šodien vēlamies godināt, ir SIA Vega PR Viktors Solovjovs. Tas ir uzņēmums, kurš gan ir reģistrēts Preļos, bet Krāslavā šis uzņēmums tiešām ir uzbūvējis Statoil degvielas staciju un radījis jaunas darba vietas Krāslavā, par ko mēs arī lepojamies. BTA drošināšanas sabiedrības vārdā vēlos pateikties par uzaicinājumu šo skaisto pasākumu. Šodien mēs vēlamies apsveikt un pateikt paldies par sadarbību sekojošiem uzņēmumiem. SIA Leven, SIA Nord Service, Zemnieku saimniecības sapnis, SIA Vita V, arī SIA Ritums R, SIA Iriks. Paldies un sveicam! Rīgas valsts tehnikums ir ļoti pateicīgs par šo iespēju struktūra vienības vadītāju un manis Dagnijas Vanavas vārdā un mūsu kolektīvu vārdā par iespēju šeit būt jūsu vidū. Un gribu mazliet atsaukt atmiņā pirms 4 gadiem, vairāk kā pirms 4 gadiem, ierodoties Krāslavā, mums bija saruna par to, kā varētu attīstīties, kas varētu notikt, kā Rīgas valsts tehnikuma struktūra vienība varētu būt vai varbūt nebūt šeit. Un es gribētu pateikties cilvēkam, kas iedvesmoja, ļauj noticēt perspektīvai par to, kas te varētu veidoties, un varu jums teikt, ka tad mums bija 34 audzēkņi. Tagad mums ir 105 audzēkņi. Un šie aplausi arī ir tiem absolventiem, kas ir jūsu vidū. Un tas nav 1, 2, ir vairāki. Tādēļ es ticu tai perspektīvai. Es ticu tam, ka Krāslavai vēl ir daudz izaicinājumu un liela izaugsme. Jo šo 4 gadu laikā braucot, es vienmēr redzu, kaut kas ir mainījies, kaut kas kļūst skaistāks, un beigās es pateicu, šī ir Latgales Šveice. Tādēļ es vēlos pateikties cilvēkam, kas domā par stratēģiju, par novada attīstību, protams, kopā ar dombiedriem, kopā ar atbalstītājiem. Un es gribētu aicināt Krāslavas domas priekšsēdētāju un lūgt saņemt šos ziedus un lūgt jums, jāsaka tā, atbalstiet viņu, ticiet tam, jo tas cilvēks domā par stratēģiju, domā par attīstību. Dzīve nav vienkārši un lēmumi ir jāpieņem dažādi, bet tā pašaizliedzība, nesautīgums, tas ļāva man noticēt to, ka viss būs kārtībā ar Krāslavu. Krāslava ir un būs.